Kas ir spondiloze un spondilartroze? Labdien, mani sauc Jānis Slēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un gribu nedaudz pastāstīt par šiem vārdiem, kurus ir dzirdējis gandrīz ik viens cilvēks, kuram ir bijušas kaut kādas mugurkaula problēmas. Jo uztaisot radioloģiskas bildes, piemēram, kompjutertomogrāfija vai magnetiskā rezonanse, šie vārdi ir minēti pilnīgi visiem cilvēkiem. Gandrīz pilnīgi visiem. Tāds apraksts mugurkaula bildēm, kur būtu rakstīts normāls mugurkauls, praktiski neeksistē. Neatkarīgi no tā, kādas cilvēkam ir vai nav sūdzības, viņš var būt vesels, jauns vai vecs, viņam vienmēr būs rakstīts šie te vārdi spondiloze un spondilartroze. Tad kas tad tie tādi ir? Tātad zināms, ka mugurkauls, līdzīgi kā jebkas cits mūsu organismā, pakāpeniski noveco. Dzīves laikā mugurkauls noveco un visas šīs te pazīmes, novecošanas pazīmes, tātad izmaiņas mugurkaula starpskriemeļu diskos, izmaiņas starpskriemeļu locītavās, izmaiņas saišu aparātā, starpskriemeļu disku deformācijas, starpskriemeļu locītavu palielināšanās, kas faktiski ir normāls process, mugurkaula nolietošanās un novecošanas process, patiesībā arī tiek apzīmēts ar šiem te vārdiem spondiloze un spondilartroze. Tātad pēc būtības spondiloze un spondilartroze ir kaut kas, kas ir faktiski visiem cilvēkiem, un līdz ar to mēs varētu pat teikt, ka spondiloze un spondilartroze ir norma. Protams, man bieži vien saka, doktor, ko jūs runājat? Man arī ir aprakstīta spondiloze un spondilartroze, bet man stipri sāp mugura. Kas tad tā pa normu, ka man mugura stipri sāp? Šeit ir neliela atšķirība. Tātad, kad es saku spondiloze un spondilartroze, ka tā ir norma un tā ir visiem cilvēkiem, tas nenozīmē, ka vienam otram cilvēkam mugura nevarētu arī sāpēt. Tātad šīs lietas savā starpā nav izslēdzošas. Tās izmaiņas mugurkaulā, tā saucamās deģeneratīvās izmaiņas, jeb nolietošanās izmaiņas mugurkaulā var būt tik spēcīgas, ka rezultātā rada arī problēmas, rada arī sāpes un cilvēkiem rada ciešanas. Bet kaut kādā apjomā, kaut kādā mērā šī spondiloze un spondilartroze ir pilnībā normāla un lielai daļai cilvēku nekādas problēmas nerada. Tātad vārds spondiloze ir drusku plašāks jēdziens. Tātad tas ietver visas tās izmaiņas mugurkaulā, kas notiek mugurkaulam nolietojoties un novecojot. Savukārt vārds spondilartroze, kā jau nosaukums liecina, runa ir par tām izmaiņām starpskriemeļu locītavās, kuras notiek mugurkaulam nolietojoties un novecojot. Tātad visbiežāk starpskriemeļu locītavas hipertrofējas, jeb palielinās savā apjomā, un šīs izmaiņas tātad tiek apzīmētas ar vārdu spondilartroze. Vienkāršotā izpratnē vārds artroze nozīmē locītavas nolietojumu un locītavas funkciju zudumu. Tātad spondilartroze ir šīs izmaiņas mugurkaula locītavās, bet ir zināms, ka ir arī gonartroze, kas ir izmaiņas ceļa locītavās ar ceļa locītavas funkciju zudumu. Un, piemēram, koksartroze ir līdzīgs process gūžas locītavā un tā tālāk un tā joprojām.